Jā, un tikko arī sākās tad ieraksts. Īsumā par tehniskajām lietām tas tā kā būtu viss. Tā, nu, vēl arī tiem, kas varbūt šeit arī ir viens paša zem darba kārtības tāds citāts no viena no agroķīmijas pamatlicējiem, kas būtībā pasaka arī, ka lauksaimniecību sistēmu nevar izveidot, ja nepielieto zinātni, un šai zinātnei būtu jābalstās uz augu barošanas izzināšanu, un tā būtu jāmeklē caur ķīmiju. Ja būtībā tas ir, tur ir tas citāts ir garāks, bet nu, tas ir tas agroķīmijas pamatprincipi. Un, nu, bet labi, tas ir tāds vēl ievadiņam. Tad nākamais būs, es ceru, ka mēs gribētu arī izmantot šajā webināra laikā Mentimetru, lai arī dabūtu nelielu atgriezenisko saiti no visiem klausītājiem, klātesošajiem. Būtu labi, ja arī jūs varētu pieslēgties, jo nākamajā slaidā būs jau pāris jautājumu, uz ko es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt. Es tikko arī čatā, nu, jeb Zoom tērzētavā, pareizi sakot, pieliku saiti, kur var pieslēgties pa taisno caur datoru, internetu pārlūku programmu, var arī ievadīt internetu pārlūku programmā mentip.com un ievadīt attēlā redzamo kodu, vai arī no telefona, viedtelefona noskanēt QR kodu. Tā ka būtu labi, ja jūs to varētu izdarīt, un tad varbūt 10:05 pēc minūtītes pāriešu uz nākamo slaidu, kur būs tādi pirmie divi jautājumi. Nu, pirmie divi slaidi ar pāris jautājumiem. Jā, labi. Tā. Ok, cilvēki jau sākuši pildīt pirms, bet es arī redzu, ka ir parādījušās atbildes. Ir 10 atbildes, mums ir 23 dalībnieki. Tā ka daļa nav atbildējusi. Nu jā, ja tā paskatās, tad mums dalībnieki ir zemnieku saimniecības tikko palielinājās, dažādi uzņēmumi, zemnieku saimniecības un arī citi. Labi, paldies par atbildēm. Zināsim tad, kas ir šodienas auditorija. Un ir arī nākamais jautājums, kur jūs varat, cerams, ka arī jūs tagad viņu redzat, jūsu platformā, no kā jūs pieslēgušies mentī, vajadzētu būt parādījušies. Šis ir tāds, var ievadīt, cik lietas tik grib, tāds ļoti vispārīgais jautājums, kas jūsuprāt ir augsne? Droši var rakstīt, kas ienāk prātā, nepareizu atbilžu nav. Pašlaik ir tikai divas atbildes, abām es piekrītu. Augsne ir ražošanas resurss, augsne ir dzīvības pamats, dabas resurss, jau atkārtojās resurss. Pats es nerakstīšu no sevīm, bet es teiktu, ka augsne ir ierobežots resurss personīgi. Pagaidām mums atbildes nav atkārtojušās, bet viņas pārsvarā izskatās ļoti līdzīgas. Bet, nu, praktiski jau visām var piekrist, ka augsne ir resurss. Augsne ir arī tīri formāli pēc definīcijas zemes auglīgā virskārta.
vai arī augsnes, nu, zemes virsējais slānis, kas spēj nodrošināt auglību pēc definīcijām. Bet, nu, ir dažādas definīcijas, protams. Bet tā, es laikam pāriešu uz nākamo slaidu, bet pēc šis laikam vēl, ja kāds vēlās, vēl varēs aizpildīt. Ah, ok, tagad ar lielākiem burtiem jau parādījies dabas resurss, ka augsne ir dabas resurss. Labi, bet es tad pāriešu tālāk pie jau prezentācijas mūsu webināra oficiālās daļas. Īsumā pastāstīt, kāpēc ir nepieciešams augsnes analīzes. Būtībā ir divi dažādi iemesli. Pirmais ir, ka to prasa likumdošana, ka to prasa normatīvie noteikumi, ministra kabineta noteikumi vai kāds normatīvais regulējums. Un, protams, ir arī jau tas otrs labākais iemesls, praktiskā puse, ka tās augsnes analīzes nepieciešamas. Ja mēs runājam par normatīvo regulējumu, ir, nu, domājot tieši par lauksaimniecības augsni, ir trīs noteikumi un pieci dažādas prasības, kur ir prasītas šīs augsnes analīzes. Arī viņas tiek pēc tam pārbaudītas. Visbiežāk to dara mūsu paša valsts auga aizsardzības dienesta kolēģi. Vissenākā no tām ir ministru kabineta noteikumi 834, kas ir ūdens, augsnes, gaisa aizsardzība no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma. Šī prasība attiecās uz īpaši jutīgo teritoriju. Tie, kas nezina, tie var redzēt stūrītī, iekrāsotā krāsā, kas ir īpaši jutīgā teritorija. Šeit slaidā nav nokopēts precīzais noteikumu teksts, to var atrast noteikumos. Šeit ir tā noīsināts, lai viņš būtu cilvēkiem arī saprotamāks. Bet, ja lauksaimnieks apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi vismaz 20 hektāru platībā, vai arī audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus, ogulājus vismaz 3 hektāru platībā, un papildus abām šīm prasībām lieto mēslošanas līdzekļus, tad ir jāsagatavo kultūra augu mēslošanas plāns. Un šim mēslošanas plānam ir jābalstās uz augsnes analīzēm, ko var iegūt vai nu no augsnes agroķīmiskās izpētes datiem, citu agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datiem, vai arī lauksaimniekam pašam ņemot augsnes paraugus un veicot to analīzi. Analīzēm ir jābūt veiktām akreditētās laboratorijās. Šie dati nedrīkst būt vecāki par 5 gadiem, un tos arī uzglabā pēc tam vismaz 5 gadus. Un arī vienu paraugu ņem no platības, kas nav lielāka par 6 hektāriem. Kā arī jānorāda, kas tā ir par platību, lai to var identificēt vai nu lauka numuru vai nosaukumu. Šī ir senākā prasība, tieši kurā ir prasīts augsnes analīzes. Bet viņa skar tikai, ja tā paskatās mazu daļu no Latvijas, trešdaļu, ceturtdaļu no Latvijas teritorijas. Nākamā prasība, kas skar jau lielāku daļu lauksaimnieku, kas ir noteikumos 2009. gada 1506 integrētās audzēšanas prasības. Šeit ir būtībā prasības ir līdzīgas, tikai tas, ka visus integrētos audzētājus, liela daļa no lauksaimniekiem ir integrētie audzētāji, un prasība, ka reizi 7 gados nodrošina vai nu augsnes agroķīmisko izpēti, vai augšņu analīžu paraugu ņemšanu. Analīzes tāpat tās veids akreditētā laboratorijā, tikai ir bišķīgi papildināts, ka tā var būt arī Eiropas Savienības akreditēta laboratorija. Tāpat tās viens paraugs no 6 hektāriem, un šos datus izmanto, lai sagatavotu arī mēslošanas plānu. Un paraugus uzglabā, līdz ir veikts atvainojos, nevis paraugus, bet analīžu paraugu rezultātus. Nē, atvainojos, paraugu analīžu rezultātus uzglabā, līdz ir atkārtota vai nu izpēta vai atkārtotas augsnes analīzes. Nākamā ir visjaunākā prasība. Pagājušā gada noteikumi. Es pieļauju, jums daudziem zināmi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem. Ir 2 ekoshēmas, kurām ir nepieciešams augsnes analīzes. Pirmā ir ekoshēmas atbalsts par ekoloģiski nozīmīgo platību, kur var vienu reizi laika posmā no 23. līdz 27. gadam saņemt atbalstu par augsnes skaļķošanu. Šie dati par augsnes ir nepieciešama dati par augsnes reakciju, kas ir iegūta vai nu no augsnes agroķīmiskās izpētes, vai no
citu pakalpojumu sniedzēju datiem vai arī no analīzēm, kas ir veiktas akreditētā laboratorijā. Šeit arī ir tāda jauna prasība, kas vecākajos noteikumos nav. Ja iespējams, ir nepieciešama geogrāfiskā piesaiste GPS koordinātām. Un līdzīgi kā bija integrētajos un īpaši jutīgo teritorijas noteikumos, analīzes nav vecākas par 7 gadiem visā Latvijas teritorijā, bet īpaši jutīgajā teritorijā par 5 gadiem. Nākamā ekoshēma arī prasības ir ļoti līdzīgas. Ekoshēmas atbalsts par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi. Nepieciešamas augsnes analīzes par lauksaimnieciskās zemes platību, tās ir iegūtas vai nu izpēte, vai pakalpojumu sniedzēju dati, vai arī analīžu rezultāti. Datumi tādi paši, un analīzes ir veikts līdz 30. jūnijam. Un visjaunākais topošā prasība, kas pašlaik vēl noteikumos ir tikai grozījuma stadijā, bet arī būs tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā. Labas lauksaimniecības vides standarts mitrāju un kūdrāju aizsardzībai lauksaimniecības zemē. Par šo ministrija jau gada sākumā publicēja informāciju, bija arī dažādas tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, un šeit būs šāda jaunā prasība. Nu, pat pašu prasību to var arī redzēt noteikumos, bet būtībā mērķis ir aizsargāt kūdrājus lauksaimniecības zemē. Kūdrāji ir identificēti izmantojot vēsturisko augšņu karti, modelētās kūdrauksnes izplatības kartes un arī izmantojot papildus noteikts platības kritērijus. Bet, ja lauksaimnieki nepiekrīt šai identificētajai kūdrauksnei, tādā gadījumā šajā platībā nosaka organisko vielu saturu, arī izmantojot tāpat kā iepriekš vai nu izpētes datus, agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datus, laboratorijas analīzes. Termiņi tāpat īpašutīgajās teritorijās 5 gadi, visā Latvijā 7 gadi, analīzes tāpat jebkurā akreditētā laboratorijā Eiropas Savienībā. Bet šeit jau ir par tas, kas bija iepriekš par GPS minēts kā vēlams, šeit jau ir, ka ja šiem te paraugiem ir jābūt ņemtiem ar GPS ierīces palīdzību, tos piesaistot koordinātām. Ar izpēti pakalpojumu sniedzējiem tā visbiežāk nebūs problēma, bet ja skatās uz augsnes šo te paraugu ņemšanu, ja to lauksaimnieks pats veids un nogādāšanu laboratorijā, tad tas ir varētu būt izaicinājums. Bet, nu, jā, šie tad ir visi, kur mums likumdošanā pieminēts, kur ir nepieciešams augsnes analīzes. Visi šie te gadījumi. Bet, nu, tāds kopsavilkums neiedziļinoties, ka būtībā ir nepieciešams apsaimniekojot augsni, ir nepieciešams augsnes agroķīmiskā izpēte, pakalpojums sniedzēja dati vai augsnes parauga analīzes. Tās ir veikts akreditētā laboratorijā vai nu Latvijā vai Eiropā, viens paraugs no 6 hektāriem. Analīzes reizes 7 gados, īpaši jutīgajā teritorijā reizes 5 gados, un, ja iespējams, tad jādomā par geogrāfisko piesaisti ar GPS. Bet ir jau arī otra puse šīm te, kāpēc ir nepieciešams augsnes analīzes jautājuma. Ražas plānošana, mēslošana, kaļķošana. Būtībā, ja tā skatās, runājot par ražas plānošanu, mēslošanu, augsnes analīzes, protams, nav vienīgais veids, kā to var veikt. Var veikt, pieņemsim, tikpat labi augu daļu analīzes, var izmantot kaut kādas normatīvu tabulas, ir citas iespējas. Bet, ja skatās, tad augsnes analīzes ir tāds lēts, salīdzinoši lēts, salīdzinoši vienkāršs, salīdzinoši arī precīzs veids, kā iegūt šos datus. Jo, ja tā skatās bišķīt neliela atkāpe par agroķīmiju, tad būtībā agroķīmija bija iepriekš šī citātiņš no agroķīmijas pamatlicēja, bet, ja tā paskatās visās grāmatās, tad agroķīmija ir zinātnes, kas skatās uz mijiedarbību uz augsni, augu un mēslošanas līdzekļiem. Jo tad augsne būtībā ir 1/3 daļa no agroķīmijas, tā ļoti vienkārši skatoties. Bet būtībā augsnes analīzes palīdz, ja viņas tāpat jau ir jāveic dažādu normatīvu aktu izpildēji, tad viņām ir arī pievienotā vērtība, ka viņas var palīdzēt pārdomāti apsaimniekot savu augsni un netērēt naudu tur, kur tā nav vajadzīga.
jo mēslošanas līdzekļi maksā, kraļķošanas līdzekļi maksā, ražas labāk ir laicīgi zināt, ko sagaidīt. Tādēļ tas ir šis te lielais otrais aspekts, ko var palīdzēt augsnes analīzes. Šeit gan ir jāmin, ka Latvijā mēs esam savā ziņā neapskaužamā situācijā, jo mums ir ļoti liela augšņu dažādība salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Mēs esam tādā nu, nevis klimatiskajā, bet geogrāfiski novietoti. Mums bija ietekmēja gan ledus laikmeti, mums ir bijuši dažādi procesi, kas ietekmējuši augsnes veidošanos. Līdz ar to mums ir, salīdzinot ar Eiropu un citām valstīm, mums ir ļoti liela augšņu dažādība, kas, kā piemēru Uzbekistānā. Uzbekistānā augsnes paraugu metodika pa lielo tiek uzzīmēti smuki kvadrātu režģis un tiek viens paraugs ņemts no šiem kvadrātiem. Jo šeit nav tik liela augšņa, tur nav tik liela augšņu dažādība. Mums šāda pieeja neder, jo mums ir šeit ir uz attēla redzama kārta, bet nu, tas jau ir apkopota augsnes dažādība. Bet, ja skatās, mums ir dažādi augsnes tipi, mums ir dažādi augsnes hidroloģiskās īpašības, cilmieži. Tas viss būtu ļoti ietekmē augsnes īpašības, tālāk augsnes agroķīmiskās īpašības, tālāk arī jau visus šos procesus, ražību un tā tālāk. Bet kā var iegūt augsnes analīzes? Būtībā ir trīs veidi, kas tika pieminēti arī noteikumos. Pirmais ir laboratorijas analīzes. Šeit ir tā paskatās labākais veids, kā uzzināt, kas ir akreditētās, vismaz Latvijā, akreditētās augsnes laboratorijas, ir paskatīties vienas valsts iestādes, Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja, jeb LATAK mājaslapā. Tur ir pieejams saraksts ar visām akreditētajām laboratorijām. Akreditācija nozīmē, ka laboratorija atbilst noteiktām prasībām, pie viņas regulāri notiek auditi, un laboratorijas sniegtie rezultāti ir salīdzināmi starptautiski. Ja arī, pieņemsim, cita laboratorija Eiropā izmantot šīs pašas metodas, tad abu laboratoriju rezultāti būtu salīdzināmi. Bet par augsnes analīzēm ir jāpievērš uzmanība, ka ir dažādas augsnes analīzes. Priekš lauksaimniecības tas, kas interesē, ir agroķīmiskās analīzes. Bet ir tikai, cik es zinu, pašlaik 3 laboratorijas, kas Latvijā ir, kas šādas analīzes veids. Mūsu dienas agroķīmijas laboratorija, Agroresursu ekonomikas institūta geotehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija un SIA augsnes laboratorija, kas atrodas Saldū. Bet ir arī citas laboratorijas, kas veic vai nu ģeotehniskās augsnes analīzes, kas biežāk ir, pieņemsim, ceļu būvēi, celtniecībai, kas vairāk skatās uz grunti un vairāk uz augsnes šīm fiziskālajām īpašībām. Un ir arī laboratorijas, kas vairāk skatās uz vides aspektiem, kas nosaka kopējos elementu rādītājus, kas lauksaimniecībā arī bieži nav izmantojami. Bet šim variantam tie plusi ir, ka tas ir ātri un lēti, bet lielākais mīnus ir, ka pareiza paraugu ņemšana, kas Latvijas situācijā pie mūsu dažādajām augsnēm ir arī bieži sarežģīti, ļoti ietekmēs rezultātu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka paraugs ir paņemts pareizi, lai tas būtu reprezentatīvs, lai tas patiešām raksturotu platību, no kuras tas ir paņemts. Un arī ar laboratorijām, kā tas ir, laboratorija visbiežāk iedos tikai ciparus, viņi neiedos tādas detalizētas rekomendācijas, pārskatāmus materiālus, ko varētu arī izmantot, tādēļ ir nepieciešams noteikts zināšanu līmenis, lai šos laboratoriju rezultātus varētu izmantot. Otrais veids - augšņu agroķīmiskā izpēte. Pagājušajā gadā tika pieņemti jauni ministra kabineta noteikumi. Līdz šim augšņu agroķīmiskā izpēte bija process, ko veids tikai valsts auga aizsardzības dienests. Nu jau noteikumi paredz arī, ka augšņu agroķīmisko izpēti var veikt arī citi pakalpojumu sniedzēji, kas dienestā, bet kolēģi arī sīkāk pastāstīs sīkāk, bet pašlaik ir šādi 2B pakalpojumu sniedzēji, kas veic augšņu agroķīmisko izpēti. SIA Precision Farming, bet visticamāk labāk zināms ar nosaukumu Agrikons un SIA Dojus Latvija. Šim variantam tā priekšrocība, ka ir pareizi paņemti paraugi, profesionāli paņemti paraugi. Iegūst arī
lauksaimnieks iegūst gan rezultātus, gan arī to kaut kādu skaidrojumu, novērtējumu, varbūt pat mēslošanas plānus un citādu veidu informāciju, kas jau padara šo rezultātu izmantošanu vienkāršāku. Šeit, ja skatās par augšu agroķīmisko izpēti, tad šeit arī vēl papildus viens plusiņš, ka tās metodes, kas ir izmantotas, ir vai nu piemērotas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, Latvijas augsnēm, vai arī viņas ir vai arī sniedz salīdzināms rezultātus. Bet, protams, ir arī mīnusi, ka salīdzinot ar pašu paraugu ņemšanu, tas ir ilgāks laiks, tas arī ir lielākas izmaksas. Bet, nu, ir arī citu agroķīmisko pakalpojumu sniedzēji. Šeit ir uzskaitīti daži, ko mēs zinām. Sijā Akteks, Vaks, Sijā augsnes izpētes grupa. Priekšrocības ir tās pašas, mīnus ir tā paša kā augsnes agroķīmiskai izpētei. Īsumā tas tādam ievadiņam ir viss no manīm. Ja nav nekādi jautājumi čatā vai arī rociņas paceltas, tad es došu tālāk vārdu kolēģei, kas sīkāk varēs jau pastāstīt, kā ir tas, kā mēs veicam augstu agroķīmisko izpēti. Es vēl minūtīti pagaidīšu, bet izskatās, ka jautājumu patiešām nav. Labi, tad jā, es droši vien varu turpināt. Jā, tad došu Evelīnu likt savu prezentāciju. Tā, vai man izdevās? Pašlaik vēl nav pilnā ekrāna. Ok, jā, es uzlieku pilnā ekrānā. Jā, kā ir tagad? Vai tagad ir N- redzams? Nē, vēl nē. Es zinu, ka būs, man šķiet, dubultais ekrāns vienkārši veic savas korekcijas. Tā es pamēģināšu vēlreiz. Jā, atvainojos vispār par vienu lietu. Es jau sāku savu prezentāciju, tā raiti stāstīt, bet es nemaz neiepazīstināju ar sevi. Esmu valsts auga aizsardzības dienesta agroķīmijas departamenta direktors Lauris Leitāns. Un, nu, jā, un tālāk tad es došu vārdu. Tagad ir pareizi pilnā ekrānā, viss redzams. Tālāk es došu vārdu savai kolēģei. Jā, paldies. Tad, jā, tad es gan sākšu ar stādīšanos priekšā. Es esmu Evelīna Niedrīte un esmu vadošā kartogrāfe valsts auga aizsardzības dienesta augšņu agroķīmiskās izpētes daļā. Un, ja ar savu pirmo stāstījumu es mēģināšos iepazīstināt ar augšņu agroķīmiskās izpētes procesu, nu, no mūsu skatu punktu, kā tas tiek veikts, piesakoties attiecīgi šim pakalpojumam valsts auga aizsardzības dienestā un kāds tad ir tas darbību kopums un sagaidāmais droši vien rezultāts no šādas izpētes. Varbūt tādam pavisam nelielam ieskatam, lai saprastu to struktūru un kur atrodas augšņu agroķīmiskās izpētes daļa visā valsts auga aizsardzības dienesta lielajā struktūrā, tad mēs esam viena no struktūra vienībām augšņu agroķīmiskajā departamentā. Kopā ar mums darbojas arī augšņu agroķīmiskā laboratorija, ko Lauris jau pieminēja. Un bez tā, un arī nemazāk būtiski, ir arī mūsu mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācijas atbildīgie kolēģi un inspektori, kas veic arī uzraudzības pasākumus. Bet tad šodien vairāk par to, kas notiek izpētes daļā. Droši vien ir skaidrs, ka ik viens no lauksaimniekiem ir ieinteresēts tad iegūt šo te augsto un kvalitatīvo ražu. Un droši vien pavisam likumsakarīgi, lai to panāktu, ir jāveic pareiza, gan ekonomiski, gan droši vien arī agronomiski pamatota mēslošana, kas nav iespējama bez šiem te augsnes datiem. Un viens no tādiem visvienkāršākajiem veidiem droši vien ir pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētē, kas tātad var nodrošināt šo te datu ieguvi.
Un, ja mēs varbūt mazliet vairāk gribētu tā definēt to pašu agroķīmiskās izpētes procesu, tad tas noteikti ir pakalpojumu komplekss, jo arī manā turpmākajā stāstījumā droši vien redzēsiet, tas sastāv no vairākām daļām, tātad, kas ietver pavisam vienkārši pieteikumu aizpildīšanu, pieteikumu apstrādi, augsnes paraugu ņemšanu, augsnes paraugu analīzes laboratorijā un visbeidzot arī rezultātu sagatavošanu un tā nodošanu klientam. Tā kā par katru no šiem posmiem tad varbūt nedaudz detālāk, bet mēģināšu tad ieskicēt savā turpmākajā stāstījumā. Tātad pats pirmais posms pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei. Tad šobrīd mēs piedāvājam divas pieteikšanās iespējas, tātad izmantojot e-pakalpojumu vai sagatavojot tātad fizisku iesniegumu, ko tad mēs varam saņemt, izmantojot e-pastu, pasta starpniecību, vai arī tātad aizpildīt klientam ierodoties kādā no reģionālajām nodaļām vai klātienē pie mums Valsts auga aizsardzības dienestā Lielvārdes ielā 36 Rīgā. Nu, lūk, un tad tā otra iespēja e-pakalpojumam ir izmantojama tad šajā lauka atbalsta dienesta nodrošinātajā elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, manuprāt, gana vienkāršs un veiksmīgs pieteikšanās veids, gan ņemot vērā šo te iesniegumu apstrādes īso laiku un to informācijas apjomu, ko mēs saņemam un ar kuru tad uzreiz varam uzsākt gan pārējās tālākās darbības, kas ietver tur plānu sastādīšanu un arī tādu veiksmīgāku, ātrāku komunikācijas nodrošināšanu. Nu, lūk, un tad varbūt noslēdzot to iesniegšanas posmu, tad fiziskais iesniegums sastāvēs no aizpildītas veidlapas, kas ir atrodama arī mūsu mājaslapā, un kartējumu platību zemes robežu plāna, kas arī ir obligāta prasība, lai tad šī te iesniegtā informācija būtu, jau pieminēju, ātrāk apstrādājumi, lai mums būtu ieskats tajā, kur šīs zemes vienības atrodas, lai mēs varētu tad tālāk veidot savu izpētes plānu un ar to iepazīstināt iesniegumu pieteicēju. Savukārt elektroniskā pieteikšanās sistēma nodrošina to, ka lauksaimnieks savā profilā tad var atlasīt atbilstošas lauka bloku vienības un jau ar esošiem numuriem šo informāciju tātad pārsūtīt mums Valsts auga aizsardzības dienestam, un tad tā, manuprāt, daudz ērtāks un vienkāršāks veids, bet, protams, atkarīgs no katra iespējām. Nu, lūk, un kas droši vien jāņem vērā, tad piesakoties izpētē Valsts auga aizsardzības dienestā, tad ir jārēķinās ar līguma darbības termiņu 9 mēneši, tātad no pieteikuma aizpildīšanas brīža. Un tātad šo 9 mēnešu laikā Valsts auga aizsardzības dienestam, ja agroķīmiskās izpētes daļai, ir jānodrošina tātad pieteikuma apstrāde, plāna izveide, saskaņošana, paraugu noņemšana un rezultātu nodošana klientam. Tā, nu, tad mēs esam pārgājuši pie nākamās izpētes daļas, kas ietver šo te plāna izveidi. Tātad pēc iesnieguma saņemšanas mēs esam informēti par tām lauka vienībām, kurās ir nepieciešama izpēta un varam veikt plāna sagatavošanu, kas ir svarīgs tātad, lai ievērotu šīs te augsnes un granulētiskā sastāva atšķirības, par kurām runāja arī Lauris. Un plāna izveidē tātad mēs izmantojam digitālo augšņu karti. Tāpat tiek ņemt vērā arī tādi faktori kā zemes lietojuma veids, tātad attiecīgi paraugs netiks noņemts no zemes vienībām, vai lauku bloka, kurā atrodas, piemēram, kviešu lauks un ābeļu dārzs, tātad tie ir divi atsevišķi paraugi, lai gan, piemēram, atrodas uz vienu lauku bloka un tam līdzīgi. Un pie tādiem viendabīgiem apstākļiem, tas Lauris arī vairāk kārt uzsver, tas viena parauga lielums tātad ir 6 hektāri, bet ņemot vērā, ka pastāv šīs te augšņu un granulētiskās atšķirības un citi ietekmējuši faktori, tad parasti tas vidējais parauga lielums ir tātad 4 hektāri. Nu, lūk, un
Šeit arī neliels ieskats tajā augšņu grupu dažādībā un arī granulētisko sastāvu dažādībā, tad, kas tiek ņemti vērā, sastādot izpētes plānu. Un kā tas izskatās, varbūt tādā praktiskā ziņā, tātad, lai sagatavotu šo plānu, mēs izmantojam ArcMap programmatūru, kurā tātad mums ir kontūru slānis, kas ideālā gadījumā, ja tas ir LADEPS pieteikums, tad šī informācija tiek saņemta automātiski, un mūsu kontūru slānis tiek papildināts automātiski, taču, ja informāciju saņemam fiziski pieteikuma formā, tad to papildinam mēs manuāli, izmantojot LAD lauku bloku kartes. Un šeit arī viens piemērs, varbūt, lai mazliet vairāk saprastu to, kā tas izskatās, tad šeit, piemēram, pieteikts lauks izpētē, tā platība 15 hektāri, bet ņemot vērā šīs te augšņu tipu un granulētiskās atšķirības, tiek izdalīti 4 dažādi paraugi. Un šādā veidā tiek iegūts izpētes plāns. Ar plānu parādam arī izpētes pieteicējiem, iepazīstinam ar situāciju un varam veikt arī precizējumus, ja tas ir nepieciešams. Tie iemesli var būt dažādi, reizēm tur ir kaut kādi lauku fragmenti, kuros iespējams kaut kas neaug vai tam līdzīgi, un ir vajadzība izdalīt kaut ko atsevišķu, vai pamainījusies lauka apstrādes situāciju un citi iemesli. Pēc plāna saskaņošanas tad tiek plānota paraugu noņemšana, un katrai izdalītāju paraugu kontūrai tiek piešķirts numurs. Ar numuru piešķiršanu tātad strādājam mums speciāli sagatavotā aplikācijā lauka darbiem, kuros tad ir redzamas šīs te izpētes kontūras. Un aplikācija piedāvā arī citas funkcijas, tātad piesaistīt telpai, izmantot šīs te GPS priekšrocības. Tātad darbam ir pieejami arī dažādi slāņi, tā kā iepriekš ieskicēju, ka mēs veicam šos te darbus citā programmatūrā, bet būtībā varam to darīt arī šeit aplikācijā, jo darbam, kā jau minēju, pieejami dažādi slāņi, tātad augšņu slānis, kadastri, lauku bloku slānis un tam līdzīgi. Tad, kas ir būtiski, tad varam veikt arī šo te paraugu numurēšanu, katrai kontūrai piešķirot atsevišķu vērtību. Ir iespējams veikt trajektoriju ierakstu, tātad attēlā redzams ar šīm te sarkanajām līnijām, un piešķirt arī citus informatīvus rādītājus, par kuriem man šķiet, ka ieskicējuši vairāk otrajā prezentācijā, bet tātad pēc būtības varam norādīt katra parauga reljefa īpatnības, mitruma apstākļus, akmeņainību un tam līdzīgi. Un tātad bez šīs te aplikācijas katram paraugam tiek sagatavot arī atsevišķa birciņa, kaut kāds fizisks indikators parauga identificēšanai, kas ir redzams blakus telefonam attēlam. Tā, lūk, un tad esam nonākuši arī līdz pašai metodikai attiecībā uz paraugu noņemšanu. Te tāds varbūt saīsināts, apkopots svarīgākais no tātad šiem te būtiskākiem aspektiem. Bet, tātad vienu vidējo augstnes paraugu no izdalītās kontūras veido tātad 15 līdz 20 atsevišķi zondējumi, 20 cm apkārtā, ejot pa garāko diagonāli pāri ieplānotajai platībai. Tātad iepriekšējā attēlā uzsver tās sarkanās līnijas, kas ir tas trajektorijas ieraksts, tas principā tātad identificē to metodikā noteikto garāko diagonāles gājienu, un tas tad savā ziņā arī kalpo par vienu no tādiem metodikas ievērošanas noteicošiem parametriem. Lūk, un paraugus tātad ņemam visā vegetācijas periodā, bet vispiemērotākais laiks tomēr ir rudenī pēc ražas novākšanas un pavasarī pirms lauku mēslošanas. Kas attiecas uz mēslošanas un kaķošanas pasākumiem, tātad pēc to veikšanas aptuveni mēnesi, pusotru mēnesi tiek nogaidīts un paraugs tiek noņemts tad, bet ideālā gadījumā cenšamies saskaņot darbus pirms šo pasākumu veikšanas.
jo tas tiešām būtiski ietekmē iegūto rezultātu. Jā, par paaugurāniem apidiem, tad šeit arī cenšamies paraugus ņemt atsevišķi, tātad no erodētās un uzmestās daļas, tātad nejaucot šīs abas reliefa daļas kopā, bet ir gadījumi, kad elementārajā kontūrā vai šajā izdalītajā paraugā viens ir dominējošs, tad šo daļu arī paraugu noņemšana tiek veikta. Neņemam paraugus netipiskās vietās, piemēram, kur stāvējuši kūtsmēsli, salmu kaudzes, kaut kādi mākslīgi uzbērumi un tam līdzīgi. Un uzmanamies arī, lai tātad paraugā neiekļūt dažādi organiskie piemaisījumi, vai tās ir mēslojuma atliekas, augu atliekas, tāpat tās arī kukaiņu sliekas, akmeņi, viss tātad attiecīgi, kam tur nevajadzētu būt. Mazliet citu metodiku tātad izmantojam augļu dārzos, diezgan līdzīgi. Tātad, kas ir svarīgākais, tad augļu dārzos izvēlamies apmēram 10 kokus, kas vienmērīgi izvietoti pa pētāmo platību, un tad zondējumus veicam sakņu darbības zonā. Tātad gan rīnstarpas pusē, gan rindā starp kokiem. Savukārt ogulājiem zondējumus izdaram rīnstarpās. Jā, tas varbūt būtu tāds noslēdzošais par pašu metodiku. Šeit vairāk par paraugas sagatavošanu. Tātad vidējais paraugs, kā jau minēju, tad vidējo paraugu veido 15 līdz 20 atsevišķi zondējumi šajā 20 cm virskārtā. Taču uz laboratoriju analīzēm minerāla augšņu gadījumā mēs paņemam tikai 300 līdz 500 gramus augsnes. Savukārt kūdraugsnēm tas var būt puskilograms līdz kilograms augsnes. Tad tas tiek veikts ar tādu aprēķinu, lai gaisa sausā stāvoklī parauga masa būtu vismaz 250 līdz šiem 300 gramiem. Un tātad ievākt to atlikušo daļu, kas netiek paņemta paraugam, vienkārši izbaram. Jā, te arī esmu ievietojis tādu vismaz vizuālu kaut ko līdzīgu tam, kā tas izskatās mūsu gadījumā. Tātad augstas paraugus mēs savācam un ievietojam kokalnas maisiņos, kur katram pievienojam šo te identifikācijas birku ar paraugu numuru un individuāli piešķirto izpētes numuru katrai attiecīgi saimniecībai. Un paraugus šādā veidolā nogādājam agroķīmijas laboratorijām, kur tad tālāk tiek veiktas visas nepieciešamās analīzes. Jā, tad ko droši vien vajadzētu uzsvērt, tad piesakoties augšņu agroķīmiskajai izpētē Valsts augu aizsardzības dienestā, tad klients automātiski ir pieteicies pamatrādītāju noteikšanai. Tātad pamatrādītāji ietver augsnes reakciju, kustīgā fosforu, kālija un arī organisko vielu noteikšanu. Tomēr papildus ir iespējams arī citu šo te elementu noteikšanu, magnīzs, kalcijs, bors un tā tālāk. Tas, ko klients saņem pēc paraugu noņemšanas un šīm analīzēm laboratorijā, ir veidlapa, kurā ir norādīta informācija par katru paraugu analīžu, tātad faktisko skaitlisko vērtību un optimālo vērtību. Tātad šī optimālā vērtība tiek veidota vai piešķirta balstoties uz noteikto augsnes tipu un granulometriju. Un katrai tātad šai te faktiskajai vērtībai tiek norādīts arī novērtējums, piemēram, fosforu kālija gadījumā, vai tas ir balstoties uz šo te augsnes tipu un granulometriju augsts, zemes, vidējs un tam līdzīgi. Tāpat tiek norādīta arī informācija par zemes lietošanas veidu katram paraugam, augsnes tipu, granulometrisko sastāvu un arī šī te elementāra kontūra platība. Un bez veidlapas tiek sagatavota arī augšņu agroķīmiskās izpētes karte. Un varbūt tādam vairāk ieskatam, kā tas izskatās vizuāli un praktiski. Tātad šeit būtu apkopojums rādītāju sagatavotajām tabulām, kurās tad ir redzēta manis iepriekš minētā informācija. Un bez šī te faktiskā novērtējuma konkrēti paraugam tiek veikts arī pārreikins uz šīm te masas vienībām attiecībā uz hektāru. Jā, varbūt tādam uzskatāmākam rezultātu novērtējumam tieši klienta pusē.
Savukārt, kartogrāfiskā materiāla izskats ir kaut kas šāds. Tātad tiek sagatavota agroķīmisko rādītāju karte, kurā ar krāsu un dažādiem grafiskiem simboliem tiek atspoguļot katra elementāra kontūra agroķīmiskais raksturojums ar krāsām, tātad pH. Savukārt ar šiem te grafiskajiem elementiem tiek novērtēts tātad fosforu kālija nodrošinājums. Tāpat tās skaitliski tiek norādīts parauga numurs, pH un arī šī te ieteicamā kalcija karbonāta deva skābu augšņu gadījumā. Jā, nu tad vēlreiz droši vien uzsvēršu, kas, manuprāt, ļoti daudz izskanēja arī Laura prezentācijā, bet tātad šādas te izpētes derīguma termiņš nitrātu jūtīgajās teritorijās tātad ir 5 gadi, savukārt pārējā Latvijas teritorijā tie būs 7 gadi, pēc kuriem tad izpēte ir jāveic atkārtoti. Jā, tas no manis šobrīd viss attiecībā uz augšņautķīmisko izpēti valsts auga aizsardzības dienestām. Tā kā varbūt, ja kādam ir kādi jautājumi, tad Jā. es labprāt tos uzklausītu. Tā, paldies, Evelīna. Nu, jā, šis varbūt ir tāds detalizētāks stāstījums, kā līdz šim mēs esam stāstījuši, tad, ko mēs darām, kāpēc mēs darām. Bet čatā ir arī vairāki jautājumi, uz kuriem tad mēs arī tagad varētu atbildēt. Vai tu redzi, Evelīna, čatu? Vai tu Jā, varēsi atbildēt? es ieslēdzu tagad. Jā, tad varbūt uz pirmo Jāņa Treja jautājumu varētu Mhm. atbildēt tu. Tā, par datu nodošanu sistēmā netiek ievietot agroķīmiskās izpētes rezultāti. Nu, principā, manuprāt, ka visiem iegūtiem rezultātiem īpaši tātad gadījumā, ja izpēta ir pieteikta caur šo te LADEPS sistēmu, rezultātiem būtu jābūt redzamiem sistēmā. Nu, tās problēmas, ar ko mēs kaut kādu brīdi gada sākumā saskārāmies un iepriekšējā gada noslēgumā, tas varbūt bija ar šo te līdz pārvaldības sistēmu. Varbūt tas ir jautājums par līdz pārvaldības sistēmu. Es nezinu, varbūt jūs variet papildināt, jo, ja tas ir par pašu rezultātu nodošanu LAD apps, tad Labdien! labdien! Ir tā, ka tā problēma jau ir daudzus gadus. Es esmu konsultants, strādāju ar daudzām saimniecībām, un katru gadu man ir jāsūta uz auga aizsardzības dienas e-pasta, ka e-sistēmā nav ievietot rezultāti. Tā kā tas ir kaut kāda, varbūt sistēmas kļūda pašas, ka tie dati netiek atspoguļoti pareizi, bet, nu, klientiem joprojām nav iespējams redzēt un piekļūt šiem te rezultātiem. Caur sistēmu. Mhm. Jā. Varbūt var precizēt, ir domāts LADEPS sistēma, kur LAD klienti apps. piesakās, vai ne? Jā. Mhm. Jā, tad droši vien ņemsim vērā, varbūt pievērsīsim tagad lielāku uzmanību, jo nu, personīgi es neesmu daudz ikdienā saskārusies ar šāda rakstura jautājumiem par to, ka sistēmā kaut kas nebūtu redzams, bet varbūt, ka šādi gadījumi ir, un tad mēs droši vien no savas puses pievērsīsim tam. Nu, varbūt neliels papildinājums. Šeit ir arī tā problēma, diemžēl, ka LADEPS tā jau nav mūsu sistēma, tā ir LAD sistēma. Arī mēs esam paši saskārušies ar cita veida izaicinājumiem, lai kaut ko veiktu, kādas izmaiņas. Bet nu, LADEPS jau nav vienīgais kanāls, kā tiek nodoti šīs izpētes materiāli. Var arī norādīt e-pasta adreses, ja nemaldos, vai ne, Evelīna, un kādi bija citi kanāli, kā mēs varam nodot. Pa pastu varu saņemt, ko es arī vienmēr atzīmēju klientiem, un arī e-pastā tiek atsūtīts vienmēr. Tur problēma nav vienkārši, nu, sistēmā tur ir rakstīts, ka rezultāti vienmēr būs pieejami tajā elektroniskajā sistēmā, bet viņi nav. Tā ir tāda tehniska problēma, kas Nu, būtu jāatrisina. iespējams, ka nu, mēs pievērsīsim varbūt arī nākotnē tam uzmanību. Tad, labi, tad nākamais jautājums, kāpēc tik ilgs termiņš, lai tiktu pie rezultāta? Es pieļauju, ka Evelīnas prezentācija arī bišķīt jau atbildēja, ka tas ir garš process būtībā. Un ir tā, ka vienlaicīgi mums ir vairāki simti klientu, un tādēļ mums arī mēs plānojam tā, lai pēc secībā, kādā mums tiek iesniegti pieteikumi, ir arī, ka pieteikumi jau tiek iesniegti uz nākamo gadu.
Tādā arī secībā tad mēs strādājam. Bet šis te termiņš, tas arī bija tas viens no plusiem un mīnus, ko es minēju. Tā nav tikai mums šis te problēma. Eh, nu, līdzīgi citi pakalpojumu sniedzēji privātie, viņi saskarās ar līdzīgiem. Ka tas ir process, ir dažādi apstākļi. Ir tad, kad mēs nevaram uziet uz lauka, kad ir mēslošana, kad ir kaļķošana, kad ir pārāk izaudzis. Tādēļ šis termiņš ir tik liels. Bet varbūt Evelīna, kādu papildu komentāru par šo jautājumu? Man šķiet, ka tu ieskicēji visas Jā. tās aktuālākās lietas, kas varbūt attiecas uz pagājušo gadu, arī aizpagājušo gadu. Tad tas pieprasījums pēc analīžu rezultātiem viņš bija ievērojami augstāks, kā tas ir bijis jebkad. Līdz ar to tas noteikti ir vēl viens tāds ārējs ietekmējošs faktors, kas kādā brīdī var paildzināt to izpētes gaitu. Jā. Es atvainojos, Jā. es jautāju par to ilgo termiņu, bet tad jau iznāk, ka tā jūtīgajā teritorijā man bez maz vai pēc 4 gadiem jau jāsāk meklēt analīzes, lai pēc tam, kad beigsies tie 5 gadi, es nebūtu ārpus noteikumiem. Jā, es noteikti rekomendēju pieteikties izpētēs savlaicīgi, un tas noteikti ir gan jūsu, gan mūsu interesēs, bet Šeit ir varbūt tas, ka es teiktu, nav jāatliek uz pēdējo gadu. Uz pēdējo gadu var atlikt tikai tad, ja tas ir patiešām, ja paši paņem paraugus un paši aiznes uz laboratoriju un veic analīzes. Tad tas varētu patiešām būt no dienām līdz nedēļām. Bet šeit patiešām ir, mēs plānojam, jo ir daudz klienti, gan mums, gan arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs plānojam tā, lai mēs visiem iekļautos, tādēļ arī mēs jau laicīgi stāstam un līgumā, kad mēs noslēdzam, mēs skaidri uzrakstam, ka tas termiņš mums ir. Šie līguma izpildes termiņš ir 9 mēneši, un mēs arī viņā praktiski vienmēr iekļaujamies. Ļoti rēti gadījumi, kad tas netiek ievērots. Skaidrs, tas ir tikai tiem, kas pilnībā visu pasūta tam izpētes kompānijai, nevis tad, ja es pati aizēru savu lāpstiņu un tur parakņājos pa zemi. Jā, protams, laboratorijām, protams, ir citi termiņi, jā. Jā, paldies. Tad nākamais jautājums, uz ko es atbildēšu, cik tad jauni darbinieki agroķīmijas departamentā kopš 23. gada, kad sākās Eko 5. Šeit arī gan bija šīs citas Eko 2.1, kas ir kaļķošanas un ievērojami pieauga pieprasījums pēc augšņu agroķīmiskās izpētes. Kopš 23. gada laboratorijā 1 darbinieks mazāk, izpētes daļā 1 vakants pašlaik, tā kā, diemžēl, darbinieki vairāk nepaliek. Tādēļ, bet šeit ir drīzāk šis, ko mēs tālāk stāstīsim. Tālāk stāstīsim augstnes agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju atzīšana. Tas ir viens veids, kā mēs skatāmies, kā to varētu risināt, jo tā ir sistēma, kas strādā Igaunijā jau kopš 90. gadiem, un arī Latvijā tā tika kā viens no variantiem reiz senos laikos apskatīta, kā organizēt augstnes datu iegūšanu. Diemžēl tajā brīdī tas netika, arī 90. gados tas nebija prioritāte, bet tas ir mūsuprāt vismaz veids, kā arī lauksaimniekiem pašiem, ja viņiem ir tādi resursi, bet kolēģis sīkāk arī pastāstīs, kas tad ir tā augšņu agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju atzīšana. Tā, tad nākamais. Jā, droši. Jautājums tāds, kāds ir no auga aizsardzības dienas, kādas ir tās domas, vai gribētos vairāk klientus, vai gribētu, lai klienti paliek mazāk uz augšņu agroķīmisko izpēti, vai gribētu nodot vairāk, teiksim, privātajiem analīžu noņēmējiem? Šeit ir bijuši arī dažādi komentāri, jo, ja tā skatās, mēs pašlaik konkurējam privātajā sektorā, ir iespējas iegūt šos datus saimniecībām no privātā sektora. Diemžēl to mēs arī no līdz pārvaldības sistēmas, lai par spīti visām problēmām, un arī tā mūsu rīcībā mēs esam ieguvuši pietiekami plašus datus, ka, diemžēl, šis augšņu analīžu, augstnes agroķīmiskās pakalpojumu, izpētes pakalpojums, pieprasījums pēc viņa pārsniedz piedāvājumu. Bet no mūsu puses, mūsu galvenā interese ir drīzāk ne jau piedāvāt kā pakalpojumu, bet nodrošināt, ka ir pieejami vispār dati.
ka šie dati ir ticami, ka šie dati ir salīdzināmi un ka šos datus var izmantot ne tikai lauksaimnieks, bet no šiem datiem var iegūt papildus vērtību. Bet tādēļ, godīgi sakot, ir būtiski palielināt mūsu kapacitāti. Mēs nevaram, tas, ko mēs varam, to mēs varam paņemt, jo tas tad jau ir darbinieku resursu tāds. Un, ja tā skatās, tā nav kā valsts iestādē mums prioritāte. Vairāk mēs skatāmies uz pakalpojumu optimizēšanu un arī nodrošināšanu sadarbību, pieņemsim sadarbību ar kooperatīviem, sadarbību ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai galā lauksaimnieki iegūtu ticamus datus. Es ceru, ka es atbildēju. Jā, paldies. Jā, tad nākamais, ja nemaldos, jau bija atbildēts jautājums. Tā saistībā ar Līzu tā gan nav šodienas tēma, bet pašlaik tiek. Tūlīt es redzu rociņu, bet es atbildēšu uz šo jautājumu, ka pašlaik Lizā nebija savadījis laukiem analīzes. Šīs analīzes Lizas sistēmā ir pieejamas Lizam vēderā. Pašlaik tiek ļoti aktīvi izstrādāti pilnveidojumi, lai nodrošinātu būtībā. Tur būtībā cauru diennakti tiek strādāts, lai uzlabotu šos kā analīzes tiek attēlotas, kā analīzes tiek aprēķinātas, lai arī līdzes pārvaldības sistēma, pieņemsim, varētu saprast, ja tiek lauksaimnieks izmanto vienu pakalpojumu sniedzēju, citu pakalpojumu sniedzēju, lai šie visi dati būtu labāk salīdzināmi un arī, lai varētu veicināt lauka vidējos svērtos. Bet tam vajadzētu būt tuvākajā laikā arī atrisinātam. Bet, nu jā, es to redzēju, ka šeit arī tad Jānis bija arī pielicis komentārā atbildi, bet ir arī vēl viena rociņa, tad lūdzu. Sveiki. Tā gribēju komentēt par to datu ticamību. Tas ir tāds komentārs tikai. Un tautā baumo, es tikai saku baumo, kad tieši par jūsu pakalpojumu, kad esot kāds salīdzinājis to, uztaisījis eksperimentu ar jūsu pakalpojumu un paši kaut kur aizsūtījuši uz citu laboratoriju, paši noņēmuši tos rezultātus un esot bijuši gaužām atšķirīgi rezultāti. Tā tur cilvēki runā, kad izplat baumas to, kad valsts augaisardzības dienas tur varbūt ir tas, kas kam tie dati nav ticami. Nu, tās ir tādas baumas, kas ir dzirdētas. Es, protams, prasīju, parādīt, kur tas ir rādīts, kas tas ir, kas pētījums vai kas tas ir, vai kur tas ir redzams. Man, protams, neatbildēja, bet kaut tā runā par tādām lietām. Un tā kā es gribētu teikt, lai jūs arī pret propagandu šitādi te vai ar tādām lietām pacīnāties arī jums tāda būtu tāda aktuāla. Šeit varbūt es varu nelielu komentāru. Ar šādu situāciju sūtot paraugus kaut kur uz ārzemēm varētu būt. Labi, šis tā jau nav šodienas tēma, bet attiecībā uz augsnes analīzēm, uz augsnes laboratorijām. Ja mēs skatāmies, pieņemsim kaut kādas cita veida graudu analīzes un tā tālāk, tur ir salīdzinoši sēklu analīzes un tā tālāk, tur ir salīdzinoši Eiropā, pasaulē liela standartizācija. Attiecībā uz augsnes analīzēm. Tas, ko veic laboratorijas, katrā valstī ļoti atšķirās. Būtībā sākot jau no tādām, ko bieži arī cilvēki neaizdomājās, nesaprot. Tas, kas, pieņemsim, Latvijā, ko mēs dodam, kālija fosfora rezultāts, viņi tiek izteikti kā oksīdi, mērvienība miligrami kilogramos. Tas, kas tiek dots un tiek izmantota, labi, tas jau ir sarežģīti, slāpekļskābes ekstrakcija. Tas, kas tiek dots, pieņemsim, Vācijā. Vācijā ir vairākas metodas, tiek izmantotas. Netiek rezultāti dot oksīdos, viņi tiek dot elementu formā. Tātad tur uzreiz ir fosforam 2,3 atšķirība, 2,3 reizes, kālijam 1,2 reizes atšķirība. Rezultāti netiek izteikti miligramos uz kilogramu, bet miligramos uz 100 gramiem. Tālāk nākamais tiek izmantots pilnīgi citas metodas. Būtībā, ja nav ļoti detalizēta informācija par to, kādas metodas tiek izmantotas un izpratne, ir ļoti sarežģīti salīdzināt.
Pieskaroties varbūt nedaudz atkāpēji līdz pārvaldības sistēmā, ja grib pievadīt citas laboratorijas rezultātus, kas to varbūt ir kāds mēģinājis darīt. Tādēļ tas ir tik ļoti sarežģīti un tur ir tik daudz ievadas lauki. Jo, ja es nemaldos, tad tas viss būtībā var ietekmēt rezultātu. Bet tas tādam komentāram, jo tā salīdzināt ir ļoti sarežģīti. Bet Jā. es tik. Es gribu piekrist Laurim. Vienmēr jāatcerās tas pētījuma modelis, un ja tie atšķiras, tad, protams, ka rezultāts būs arī Jā. cits. Jo šeit arī pieņemsim pat Latvijas kontekstā. Mēs izmantojam vienas metodes, Saldus laboratorija izmanto citas metodes, pieņemsim, ja skatās siltumnīcas un tur, pieņemsim, šis te augu minerālās barošanas laboratorija Latvijas universitāte, viņas izmanto pilnīgi citas metodes, un atkal tie visi nebūs salīdzināmi rezultāti, kas ir tas lielais izaicinājums. Bet es pamanīju, ka es vienu jautājumu esmu izlaidis, ko varbūt Evelīna varēs atbildēt. Vai drīkst veidot kontūru no viena lauka, kur audzēti blakus kvieši un rapsis? Jā, tātad, jā, man droši vien būtu vajadzīgs mazliet vairāk konteksta. Nu, teiksim, ja tas ir bijis, tā situācija ir bijusi uz kādu pagājušo gadu, noteikti, ka uzsākot jaunu sezonu un apstrādāt lauku attiecīgi vienādi, tad neizdalot šīs atšķirīgās kultūras, vienu paraugu būs iespējams ņemt, ja šī platība nepārsniegs 6 hektārus un nebūs novērojamas augšu un grāmatnieciskās atšķirības. Savukārt, ja tā tad viena bloka ietvaros, tā tad būs divas šīs te kultūras, tad mēs izdalīsim atšķirīgus paraugus. Īpaši ņemot vērā, ja šīs te mēslošanas un apstrādes tehnoloģijas vai mēslošanas pasākumi ir veikti atšķirīgos laikos, nu tas noteikti ietekmē rezultātu. Jā. Tā, laikam uz visiem jautājumiem mēs esam atbildējuši, pišķīt pāri plānotajam laikam pašlaik, bet tad es varbūt tās tad paturpināšu ar tādu īsu, nelielu pārskatiņu par augsnes stāvokli Latvijā. Tūlīt tās es atgriezīšos pie savas prezentācijas. Būtībā Evelīna pastāstīja, kā mēs iegūstam šos te datus. Ja tā paskatās, pirms tā laiks tagad skrien, pirms 2 gadiem, tīri tehniski daļai augsnes agroķīmiskai izpētes daļai agroķīmijas laboratorijai bija jau 100 gadi. Ja tā vēsturiski paskatās, 22. gadā tika izveidots tas, kas ir pašlaik kļuvis par dienestu šīm te daļām. Mūsu rīcībā ir ļoti plaši dati, ko es atzīšos, ka no mūsu puses tas ir bijis ļoti liela neizdarība. Mēs neesam arī pilnvērtīgi izmantojuši, skaidrojuši, jo būtībā datiem ir vērtība, ja viņus pārvērš informācijā un ja viņus var tālāk, ja viņus var pilnvērtīgi izmantot, ja viņiem ir pievienotā vērtība. Tādēļ es tā īsumā pastāstīšu par augsnes stāvokli Latvijā. Bet pirms es to daru, es vēlreiz gribētu, ka jūs varētu pieslēgties Mentimetram. Es uzlikšu šeit atkal tie atgādinājumi, šos te veidus, kā to varētu izdarīt. Un tad būs laikam divi slaidiņi, kuri pāris tādi vienkāršie jautājumi. Šeit mēs gribētu saprast, ja mēs runājam par augsnes stāvokli. Ir dažādi augsnes stāvokļi, dažādi veidi, kā to var saprast. Pirmais, cik jūs labi saprotat, kas ir augsnes auglība un kāda, jūsuprāt, ir augsnes auglība Latvijā? Nākamais, cik jūs labi saprotat, kas ir augsnes veselība un kāda, jūsuprāt, ir augsnes veselība Latvijā? Un arī, vai ir kāda atšķirība, jūsuprāt, es to jautājumu esmu bijis nekorekti uzrakstījis, bet cik liela ir atšķirība, teiksim tā, starp auglību un veselību? Varbūt tās, kamēr es uzlikšu atpakaļ iepriekšējo slaidu, ja kādam vēl vajag, bet vajadzētu būt, ka jūs varat jau pildīt to. Ok, lēnām pildās, tad lielākā daļa, vairāk cilvēku saprot, kas ir augsnes auglība, nekā tie, kas saprot, kas ir augsnes veselība. Ja tā paskatās par augsnes auglību Latvijā, tad viņa ir tāda, tiek novērtēta vidēji 3,3.
Augsnes veselība tiek novērtēta augstākā augsnes auglība pašlaik. Bet arī uzskata, ka pastāv atšķirības starp augsnes auglību un augsnes veselību. Bet tā nav? Nu, es dzirdēju no kāda komentāru, bet es bišķīt pastāstu, es tam bišķīt pieskāršos. Ir nelielas starpības starp šiem te aspektiem, bet labi, es tad varbūt tās pāriešu jau pie otrā jautājuma. Jeb nē, šo es labāk izlaidīšu, tas ir tāds ļoti specifisks. Es tad varbūt pastāstīšu augsne. Es iepriekš jautāju, kas bija augsne. Šeit esmu pielicis, kas tika atbildēts. Vislielākā atbilde, ka tas ir resurs, dabas resurss, bet arī visi šie te auglīgā zemes virskārta. Šī, protams, tikai viena no definīcijām, bet augsne ir dabas un cilvēka darbības rezultātā veidojies zemes garozes virsējais slānis, kas sastāv no minerālās daļas, organiskās daļas, tad ir šķidrā gāzveida fāze un kam piemīt tāda specifiska īpašība kā auglība. Auglība ir augsnes spēja nodrošināt tieši augus ar barības elementiem, ūdeni, apgādāt sakņu sistēmu, gaisu un siltumiem, iedala dažādos augsnes auglības veidus. Bet ir arī tāds termins, kas pēdējā laikā paliek aizvien aktuālāks - augsnes veselība. Pašlaik arī Eiropā tiek strādāts pie augsnes monitoringa un noturības direktīvas, kuras galvenais mērķis ir izveidot Eiropā vienotu monitoringa tīklu, lai gūtu labāku priekšstatu par augsnes veselību. Augsnes veselība ir pišķīt atšķirīga no auglības. Tas ir augsnes fizikālais, ķīmiskais, bioloģiskais stāvoklis, kas nosaka tās spēju darboties kā dzīvības sistēmai un sniegt ekosistēmas pakalpojumus. Pieņemsim ekosistēmas pakalpojumi, lauksaimniecība ekosistēmas pakalpojums. Tikpat labi dabas parks ir ekoloģiskais pakalpojums, bet citā veidā lauksaimniecība sniedz ekonomisko labumu, dabas parks sniedz kaut kādu turismu, rekreāciju un tā tālāk. Dažbrīd pat skatoties augsnes auglību un augsnes veselību varētu sajiet arī pretstatā, jo viņiem ir bišķīt atšķirīgi mērķi. Bet ja tā paskatās, augsnes veselība tiek tieši saistīta ar augsnes degradāciju. Šeit ir uzskaitīti dažādie šie degradācijas veidi. Latvijā visi šie nav aktuāli, sasāļošanās mums nav aktuāla, erozija mums, protams, zināmā mērā notiek, bet mums nav tik liela kalni, drīzāk mums notiek erozija, pieņemsim, nogruvumi, jūrkalni, jūras krasti, ir arī kaut kāda vēja erozija, ūdens erozija, organisko vielu zudums. Par to es bešķīt pastāstīšu vēlāk detalizētāk. Sablīvēšanās šī mums Latvijā ir problēma, ja tā skatās. Aptuveni, šeit gan par šo mums nav vispārīga data Latvijā, bet sablīvēšanās Latvijā aptuveni 1/3 no augstnēm ir pakļauta sablīvēšanas riskam. Viņa ir sablīvēta, teiksim pareizāk tā, kas būtībā ietekmē tālāk jau augu attīstību, augu sakņu sistēmu izveidi. Augsnes auglības zudums ir viens degradācijas veids, bet ir arī pretējs degradācijas veids - pārmērīgs barības vielu saturs, kas ir pretējā virzienā jau iet. Kontaminācija ar smagajiem metāliem, ar organiskajiem piesārņotājiem. Tas arī, protams, pastāv, bet nav tik mums kritisks Latvijā. Ūdens ietilpības samazināšanās. Tas jau bišķīt vairāk šeit arī visiem šiem augsnes degradācijas veidiem ir savstarpējā miedarbība, savstarpējā saistība. Ūdens ietilpības samazināšanās saistās ar organisko vielu zudumu, jo organiskās vielas veido augsnes struktūru. Tas arī saistās ar sablīvēšanos. Paskābināšanās, tas Latvijā ir ļoti liela problēma, par ko es arī pastāstīšu vēlāk. Un bioloģiskās daudzveidības zudums, par ko mums arī pietrūkst informācija. Bet tas ir tāds vienkārši par augsnes degradāciju, kādi ir šie te veidi. Bet es tad pastāstīšu tālāk par mūsu rīcībā esošajiem datiem, ko mēs no tiem varam saprast par augsnes stāvokli Latvijā. Par organisko vielu saturu. Tas, kas ir optimāli atkarībā no augsnes tipa, no augsnes granulometrijas,
organiskajām vielām ir jābūt no 1,5 līdz 3%. Latvijā vidējais organisko vielu saturs, ja paskatās tā globāli, ir 4,7%. Ir atsevišķi reģioni, kur, protams, tas ir mazāks, Latgales pusē, bet Zemgalē bišķīt augstāks. Bet, ja tā paskatās, tad tikai ļoti mazai daļiņai no Latvijas augsnēm 9% ir nepietiekams organisko vielu saturs. Nākamais slāpeklis, slāpeklis. Šeit ir tas aspekts, ka slāpekli visbiežāk laboratorijas nenosaka, jo slāpeklis ir ļoti dinamisks, viņš visu laiku sezonas laikā mainās, vai nu emisijas, izskalošanās, bet, protams, arī jau labie procesi, kā augsts viņus uzņem. Ja tā paskatās, katru gadu Valsts auga aizsardzības dienests mēs veicam īpaši jutīgajā teritorijā, kas iepriekš tika pieminēta, augsnes minerālā slāpekļa monitoringu. Pavasarī un rudenī pavasara dati tiek izmantot rekomendācijas sagatavošanai, rudens dati tiek izmantot piesārņojuma novērtēšanai. Cik tad slāpeklis sezonas laikā ir palicis un cik slāpeklis tad ir pakļauts riskam, ka viņš tiks pa ziemu vai nu izskalots, vai arī no emisiju veidā vai tā tālāk. Ja tā paskatās, mēs šādu monitoringu veicam jau kopš 2006. gada, un šeit ir vienkārši pavasara dati par augsnes minerālā slāpekļa, ja tas ir nitrātu amonija slāpekļa summu līdz 60 cm dziļumam. Kilogramus hektāru šeit ir mērvienība. Katru gadu tas būtībā mainās, līdz ar to nekādas īpašās tendences šeit nevar spriest. Šeit ir jāskatās no katras specifiskās situācijas. Pieņemsim, ja tā skatās šogad, tādā gadījumā šis ir attēlā redzams īpaši jutīgā teritorijā. Praktiski tikai mazā daļiņā no Zemgales bija 30-35 kg hektārā slāpeklis, kas ir maz. Būtībā visā Latvijā bija maz slāpeklis, un būtu bijis nepieciešams palielināt sākotnējās slāpekļa mēslojuma devas. Bet šeit slāpeklis ir tāda lielākā problēma no tāda viedokļa, ka viņš patiešām katru gadu mainās, no klimata apstākļiem un tā tālāk. Tālāk par mūsu datiem. Šeit ir apkopoti dati būs tagad par atsevišķiem rādītājiem kopš 64. gada. Šeit ir attēlots fosfora nodrošinājums, un pirmais grafikā ir attēlots augsnes procentuāli no visās lauksaimniecības zemes, cik ir nepietiekams fosfora nodrošinājums. Ja tā paskatās, pirmie dati bija tādi, ka 80% no visas lauksaimniecības zemes bija nepietiekams fosfors. Pašlaik labākā situācija mums bija Latvijā 9. un 13. gadā, kad tikai 27% bija nepietiekams fosfors, bet pēdējā laikā tas ir pacēlies uz 40%. Bet šajā grafikā ir attēloti pilnīgi visi dati, ko mēs, visi klienti, visi dati, ko mēs analizējam. Ja mēs bet tādēļ viņi nevar nebūt reprezentatīvi. Jo, kur piesaka pakalpojumu, kur piesaka izpēti, tur mēs arī paraugus ņemam. Ja mēs paskatāmies uz reprezentatīvākiem datiem, kas ir augsnes reprezentatīvā kopa, ko mēs veicam 5 gadu periodā visā Latvijas teritorijā, apsakojot 25,000 hektārus augsnes, tā parāda vēl sliktāku ainu, jo pēc šiem datiem aptuveni pusē no visas kopas bija nepietiekams fosfora saturs. Nākamais ir kālijs. Vēsturiskie dati nav tik slikti kā fosforam. Vēsturiski sliktākais rezultāts 45%, kad bija nepietiekams nodrošinājums. Labākie dati tāpat 2009. un 2013. gads, kad tie bija tikai 12%. Pēdējie mūsu šie dati 23%, bet šie reprezentatīvie dati, ka trešdaļa ir nepietiekams nodrošinājums. Un, ja tā paskatās no šiem diviem, mums nav šī lielā problēma, domājot no augsnes veselības, mums nav problēma ar augsnes
pārmēslošanu, mums nav problēma ar pārlieku augstu barības satura elementu, bet no augsnes auglības mums ir problēmas ar ka augam būtībā ir nepietiekams elementu saturs, ko uzņemt augsnē, lai viņš varētu pilnvērtīgi attīstīties un augt. Un tad arī vēl tas, ka es teicu, kas mums ir vislielākā problēma, vēsturiski vissliktākie dati 64% no lauksaimniecības zemes, ka augsnes reakcija ir būtībā, ka mums ir skābes augsnes 64%. Labākie dati bija 85. gadā, labākā tikai 17%. Pašlaik, ja mēs tā skatāmies, tad 42% no Latvijas lauksaimniecības zemes ir skābās augsnes. Un, ja mēs tā domātu vairāk par kaļķošanu, tad pēc mūsu reprezentatīviem datiem, tad lielākai pusē ir nepieciešama kaut kāda veida kaļķošana no augsnēm. Bet tas ir tikai tāds īsts pārskats, tā kā mēs jau bišķīt esam pāri plānotajam grafikam. Es par šo ļoti vairs neko nestāstīšu, un tad došu vārdu atkal Evelīnai, lai viņa var pastāstīt par šo te mūsu pēdējo noslēgumu daļu par agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju atzīšanu. Kas tad tas ir? Un tad pēc tam būs arī vēl šī jautājuma atbildes. Ja ir kādi jautājumi, tad droši varat uzdot pēc Evelīnas prezentācijas. Jā, tad es droši vien sākšu un turpināšu ar droši vien šīs dienas svarīgāko. Mēs neredzam prezentāciju. Jūs neredzat? Tā, es mēģinu vēlreiz. Mēs redzam. Ok, tagad jā, atvainojos, tagad redzam. Jā, Jā. ok. Tad jau man šķiet kaut kā mazāk mistiski, jā. Tad droši vien turpināšu ar šī webināra tādu svarīgāko daļu par agroķīmiskās izpētes pakalpojumu sniedzēju atzīšanu. Un tas, man šķiet, ka nenomainījās slaids, vai ne? Tā, vajadzētu būt. Un tas, ko tad Valsts auga aizsardzības dienests šobrīd piedāvā, tad tie ir 2 atzīto pakalpojumu sniedzēju veidi. Tātad A pakalpojums un šis te B pakalpojumu modelis. Tātad viens no otra noteikti atšķirīgi pieejas veidi, bet tātad tos vieno kaut kādas kopīgas iezīmes. Un, ja mēs runājam par A pakalpojumu, tad pakalpojumu sniedzējiem šajā gadījumā tad ir jānodrošina šo te izpētes plānu vai projekta sagatavošanu, tas, ko apskatījām pirmajā manā prezentācijā. Tad otrs augšņu paraugu noņemšana tiek veikta atbilstoši noteikumos norādītajām prasībām, un, kas ir būtiski, tad pakalpojumu sniedzējs arī izmanto tātad mūsu sagatavoto un darbam izmantoto izpētes aplikāciju, par kuru tad es arī jau dažus vārdus ieskicēju par tās funkcionalitāti un tam līdzīgi. Un tas trešais atbildību kopums attiecas uz paraugu nogādāšanu augšņu references laboratorijā, un tātad norādot arī šo te atzīšanas numuru. Savukārt, ja mēs skatāmies uz otru pakalpojumu sniedzēju veidu, šo te B moduli, tad pakalpojumu sniedzējs var veikt šo te augsnes paraugu noņemšanu un analīzi, tātad atbilstoši sev pieejamajai struktūrai. Tas, ko mēs prasam, tātad ievērot šo te augsnes paraugu noņemšanas metodiku un tātad attiecīgi eksportēt šos te datus mums tātad apstrādājumā datu formātā. Jā, tad varbūt turpināšu ar pašu pieteikšanās procesa apskatu. Tātad tas arī sastāv no 3 tādiem segmentiem. Tātad pirmais pati pakalpojuma pieprasīšana. Pieprasot pakalpojumu, mēs sagaidām, ka jums ir attiecīgi atbilstošs aprīkojums, un tātad ir veikta
iepriekšēja izpēta par tiem nosacījumiem, kas ir jāņem vērā augsnes paraugu noņemšanai, paraugu sagatavošanai vai attiecīgi datu apmaiņai. Un tad plašāka informācija par to jūs varat atrast ministru kabineta noteikumos 184. Tur droši vien katram pašam patstāvīgi vajadzētu iepazīties, izlasīt un saprast tās prasības. Pēc pakalpojumu pieprasīšanas tātad attiecīgi tiek piemērota kaut kāda samaksa par pakalpojumu, par attiecīgu dienas pakalpojumu sniegšanu, tātad, kas ir saskaņā ar vārdu cenrādi. Šobrīd izmaksas esošajā cenradī jūs neatradīsiet, par cik tiek veikti attiecīgi cenrāža labojumi, uzlabojumi un kaut kādas pārmaiņas, tad tas būs pieejams ar nākamo gadu, bet tās plānotās izmaksas attiecībā uz A pakalpojumu tātad 147 eiro, B pakalpojumu gadījumā 363 eiro par šādu pieprasījumu apstrādi. Un trešais segments tātad pakalpojumu saņemšana, tātad kura laikā tātad vādi izskata iesniegumu, tātad iesniegtos dokumentus, novērtē atbilstību un tātad paziņo lēmumu par attiecīgi atzīšanu vai pretēji neatzīšanu. Jā, tad varbūt nedaudz vairāk ieskicēšu par to, kādi dokumenti tātad tiek sagaidīti, piesakoties pakalpojumu atzīšanai. Tātad tas ir iesniegums, kurā tiek norādīta visa pamatinformācija, tātad nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un cita svarīga kontakta informācija. Un tātad vēlamais atzīšanas pakalpojumu veids, vai tad tas ir tas A modulis vai B. Un tāpat svarīgs ir arī informācijas apkopojums par rīcībā esošo aprīkojumu. Par aprīkojumu arī parunāsim vienā no turpmākajiem slaidiem. Un tātad arī apliecinājums par to, ka pakalpojumu sniedzējs vai tā personāls arī attiecīgi ir iepazinies ar prasībām augsnes paraugu ņemšanā un informācijas apmaiņai ar dienestu. Parasti šāds tātad plānotais pieteikuma apstrādes laiks tātad ir 1 mēnesis kopš iesnieguma saņemšanas brīža, un kura laikā tātad tiek veikta dokumentu izvērtēšana un pakalpojumu sniedzēja attiecīga atzīšana. Jā, tad tas, ko pieminēju jau par aprīkojumu, tad tas, ar ko jārēķinās, tātad nepieciešama augsnes zonde vai kāds cits mehanizēts tehniskais risinājums augsnes paraugu noņemšanai šajā 20 cm aramkārtā. Augsnes zondes, varbūt jau, ja kādam interesē, augsnes zondes mēs pasūtam veicot speciālu pasūtījumu, aprakstot šīs tehniskās specifikācijas un vajadzības, tā kā to ir iespējams izdarīt, un vakar arī aprunājos ar iepirkumu daļu speciālistiem, kas minēja, ka tās izmaksas par vienu zondi tātad sastāda nedaudz vairāk kā, laikam, 100 eiro. Tā kā tas būtu tas, ar ko varbūt ir jārēķinās. Tad ir dienesta augšņumķīmiskās izpētes aplikācija, kur tad nodrošina Valsts auga aizsardzības dienests un kur attiecas tātad šajā gadījumā tikai uz A pakalpojumu, kas varbūt uzreiz piebilstams, tad aplikācija šobrīd strādā tikai tātad Android viedierīcēs, tātad neatbalsta šos te Apple produktus, bet tā ir izmantojama. Tātad, un kas varbūt no tādiem vienkāršākiem elementiem, tad tas ir trauks, jo šobrīd tas var būt vienkārši spainis vai tam līdzīgs rīks. Tad arī iepakojums augsnes paraugu ievietošanai, tas, ko es minēju par šiem te maisiņiem, un arī paraugu etiķetēm. Mūsu gadījumā tad mēs izmantojam tādas plastikāta etiķetes, kas arī laboratorijas visu procesu laikā saglabā savu tā veikt efektivitāti jā, tas būtu par to aprīkojumu daļu, ko mēs sagaidām, ka pakalpojumu sniedzējiem tā ir, izņemot šo te aplikāciju pakalpojumu gadījumā. Par paraugu ņemšanu, tad par pašu paraugu ņemšanas procesu, manuprāt, ka es ceru vismaz, ka gan veiksmīgi izstāstīju pirmajā prezentācijā, bet tad varbūt vēlreiz tādam atkārtojumam, tad paraugu ņemšana tiek veikta saskaņā ar metodiku.
ar tādu pašu metodiku, kādu ievērojam mēs, veicot augšņu izpēti, konkrēti šo te paraugu noņemšanas daļu. Tātad ir izpētes plāns, ir ievērotas šīs te augšņu un galveniskās atšķirības. Viena parauga kontūra nepārsniedz šos te 6 hektārus. Ir izveidots vidējais paraugs no atsevišķiem 15-20 zondējumiem, veicot garāko diagonāli, un tātad citas prasības. Un tas būtu tāds otrs svarīgākais segments pretendēt šo te pakalpojumu sniegšanas atzīšanu. Un trešais lielais segments tātad tā ir informācijas iesniegšana dienestam. Un attiecīgi izejot no pakalpojumu sniedzēja veida, tā ir atšķirīga. Ja runa ir par A pakalpojumu, tad pakalpojumu sniedzējs tātad attiecīgi sniedz dienestam ziņas par tātad saimniecību, kurā ir veikta izpēti, tās specializāciju un lauksaimniecības sistēmu. Tāpat tiek norādīts arī paraugu ņemšanas datums vai datums tātad izteikts laika posmā, kura laikā noņem šie te paraugi, paraugu ņēmēja vārds, uzvārds, paraugu skaits un cita informācija šobrīd. Tātad redzam, ka šāda veida informācija tiek iesniegta attiecīgi izmantojot tur veidlapas, ar kurām paraugi tiek nogādāti kopā laboratorijā, ja tas ir A pakalpojuma gadījumā. Un otrs tāds būtiskākais tātad ir šī te augsnes kartēšanas aplikācijas izmantošana, kurā tiek norādīta tātad papildus informācija par katras kontūras augsnes tipu, granulometriju un cita lauka informācija. Tātad šis te zemes lietošanas veids, paraugam, akmeņainība, reljefs, mitruma apstākļi, kas ir viena no šīs te aplikācijas funkcionalitātēm. Daļa, es gan gribētu teikt, daļa šo te vērtējumu ir gana subjektīva, bet tomēr sniedz informāciju un ļauj uzkrāt kaut kādu veidu datus par šiem te apsekotajiem augsnes paraugu laukumiem. Jā, droši vien zemes lietošanas veids tur pavisam vienkārši jānorāda tīrums, ganības, augļu dārzs un tam līdzīgi. Savukārt akmeņainība, reljefs, mitruma apstākļi, tas jau izriet no šiem te apsakojumiem dabā. Un tad, kas attiecas uz informācijas iesniegšanu dienestā B pakalpojumu modelim, tad tas ir varbūt nedaudz komplicētāks, jo tātad ļoti iespējams, vai visticamāk šīs te augsnes analīzes netiek veiktas valsts augu aizsardzības augšņu ķīmiskajā laboratorijā, un līdz ar to tas datu apjoms, ko mēs sagaidām, ir līdzvērtīgs tam, ko nodrošina A pakalpojumu modelis, un tad tas jau ir atkarīgs no. Un tad tā apkopošana jau paliek tātad uz šī te B pakalpojumu, tātad, nezinu, negribu teikt pleciem, bet, piemēram, pleciem, jā. Tas, ko mēs sagaidām, tātad ir lauka darba plānu projektu iesniegšana šeit datnes formātā. Katra elementāra kontūra paraugu noņemšanas trajektorijas līnija, tātad, ko minēja, kas ļauj arī tātad novērtēt vai vismaz tātad attālināti novērtēt šo te darbu izpildes kvalitāti un atbilstību metodikai vismaz vienā no šiem te parametriem. Un tā svarīgākā daļa, tātad augsnes paraugu analīžu rezultātu nodošana dienestam, kas arī ir tātad šajos te ministru kabineta noteikumos aprakstīta detālāk, kā tad tiem datiem ir jābūt sakārtotiem, lai mēs tātad tālāk varētu tos integrēt savā datu bāzē. Jā, tad varbūt tādam apkopojumam vēlreiz tātad tie svarīgākie segmenti, tātad aprīkojums un tehniskās iespējas abiem pakalpojumu modeļiem, tātad augsnes zonda, papildus atribūti, A pakalpojumu gadījumā kubas aplikācijas izmantošana, paraugu ņemšana, tātad divas daļas, tātad izpētes plāna sagatavošana, paraugu noņemšana atbilstoši metodikai, tātad neatkarīgi no pakalpojumu sniedzēja veida. Un trešais lielais segments, tātad šī te informācijas iesniegšana. Tās prasības, kas attiec uz A pakalpojumu sniedzēju un attiecīgi prasības B pakalpojumu sniedzējiem. Un ko vēl nepieminēju, tad tiek plānots arī uzraudzības pārbaudes reizi gadā, par kurām tad arī tiek piemērota atbilstoša samaksa.
kuru, kā jau minēju, tad vēl esošajā cenrādī atrast neizdosies, bet tas būs redzams jau no nākamā gada. Jā, un tad varbūt, lai vēlreiz tā ieskicētu to modeli, kādā tā sadarbība ar dienestu tiek plānota, es pastāstīšu par līdz šim pieredzēto, tad sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzēju, tad šo modeli īstenojām šogad, tad arī mums jauna pieredze un droši vien arī pamanījām kaut kādas nepilnības esošajā sistēmā, kuras centāmies labot un centīsimies labot arī droši vien nākotnē, bet tā schēma ir sekojoša. Tātad valsts auga aizsardzības dienests saņem iesniegumu, kurā tad ir norādīts vēlamais paraugu noņēmējs. Piemēram, pakalpojumu sniedzējs, tur SIA, AAA. Lūk, saņemot šādu informāciju, tātad mēs to nosūtam, vai tad šo iesniegumu formu nosūtam tālāk pakalpojumu sniedzējiem un piešķiram, pakalpojumu gadījumā tātad, piešķiram piekļuvi izpētēji no KUVIS aplikācijas, tātad, kur ir redzamas izpētes kontūras, kur ir iespējams veikt tālāk paraugu dalījumu, numuru piešķiršanu un visas pārējās nepieciešamās informācijas ievadi attiecībā uz tur reliefa apstākļiem, mitrumu un tā tālāk. Pakalpojums sniedzējs saņemot šo te piekļuvi, veids paraugu sadali un numerāciju, kur mēs pamanījām arī varbūt kaut kādu tādu savā ziņā nelielas nepilnības. Tas bija saistīts ar šo te apstrādājumo lauku apjomu, un tajā brīdī, kad hektāra apjoms pārsniedz, teiksim, 100 hektārus, tas aplikācijas funkcionalitāte strādā, viss ir ok, bet varbūt tādam ātrākam datu apstrādes procesam tomēr ērtāk ir šī te ārpmap programmatūra, kurā tad ir, kaut kādā brīdī tiešām vieglāk veikt šo te paraugu dalījumu, numerāciju un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs tomēr arī sagatavojam šo te shape datni, kuru mēs nosūtījām pakalpojumu sniedzējiem, lai viņš tālāk var veikt paraugu sadali, plānu sagatavošanu un attiecīgi jau rediģēto situāciju, jeb šo te failu nosūtot atpakaļ, mēs to, sanāk tā kā atjauninājām aplikācijā, un tad tas darbs varēja tikt turpināts. Lūk, un pēc paraugu sadalas numerācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāiepazīstina tātad arī klients ar šo te situāciju, kad plāns ir saskaņots, tad tiek veikta paraugu noņemšana, protams, atbilstoši metodikai, un tālāk pakalpojumu sniedzējs sagatavo paraugus nosūtīšanai uz laboratoriju kopā ar veidlapu tos, nogādājot mūsu augšņu laboratorijā. Un šajā brīdī tad tā sadarbība ar pakalpojumu sniedzēju vismaz šīs izpētes ietvaros beidzas, un tālāk tad tiek veiktas turpmākās darbības, kas attiec jau uz valsts auga aizsardzības dienestu, un precīzāk tātad jau uz paraugu analīzi laboratorijā, tālāk augšņagatības izpētes daļa tātad sagatavo rēķinu par pakalpojumu, kas attiec tieši tikai un vienīgi uz šo te laboratorisko analīžu daļu un rezultātu sagatavošanu. Un visbeidzot, tad augšņagatības izpētes daļa sagatavo un nosūta izpētes materiāls un šīs te kartes klientam, un izpētes process tātad ir noslēdzies. Jā. Un pavisam nedaudz ieskicēju tos nākotnes plānus un noslēdzot manu stāstījumu. Tad tas, ko mēs plānojam veikt turpmāk, tad viens no tiem aspektiem ir iesnieguma formas labojumi. Tātad šajā elektroniskajās pieteikšanas sistēmā tiktu ieviestas opcijas, kur ir iespējams ieķikstēt, izvēlēties šo te pakalpojumu sniedzēju piekļuvi iesniegumu slānim, tātad ne tikai no šīs te aplikācijas, bet arī iesniegumu slāņu kā datnes kādā no telpisko datu programmatūrām, vai tas ir AppMap, QGIS un tam līdzīgi, tad noteikti ir plānot arī uzlabojumi KUVIS aplikācijas funkcionalitātē, ko Lauris uzsvēra pirmajā mūsu webināra daļā par datu telpiskās piesaistes tādu
obligātumu un svarīgumu, kas tikai pieaug, un līdz ar to šādu te atzīto pakalpojumu sniedzēju piesaisti dienestam noteikti būtu svarīga. Un kas varbūt tā noslēdzot, nu jā, skatoties pēc tās jūsu intereses, tad mēs arī plānojam veidot kādas teorētiskas, praktiskas apmācības šajā te paraugu noņemšanā, darbā ar aplikāciju, un tad apskatīt arī šos te citus aspektus nedaudz tad padziļinātāk. Jā, paldies par uzmanību. Tad droši vien varam sākt ar jautājumiem. Jā, tā būtībā. Nu, šeit ir tas, ka mums pašiem šis arī ir jauns process, ja tā skatās. Līdz ar to mēs paši tagad arī mēs šo stāstam, mēs stāstīsim vēl un vēl, rīkosim arī, mēģināsim rīkot mācības un tā tālāk. Bet, nu, uz jautājumiem tūlīt tās čatam apskatīsimies. Par cenrādi tas laikam tika atbildēts. Plānots, ka viņš stājās spēkā no nākamā gada, bet nē, nākamais jautājums pats saimnieks nevar īsti ņemt paraugu. Nē, tā tas nesanāk. Būtībā šis te atzītais pakalpojums sniedzējs ir veids, kā mēs mēģinam veidot jaunas iespējas, kā iegūt šos te datus. Jo, ja, protams, pats saimnieks var paņemt paraugu, pats saimnieks viņu var aizvest uz laboratoriju, pats saimnieks tālāk var izmantot datus. Šeit ir tā atšķirība, ka, ja pieņemsim A pakalpojumu gadījumā, tad tie būtu ļoti vienkārši sakot, paraugu ņēmēji. Viņi paņem paraugus, mēs veicam daļu no procesa atlikušo. Un galā saimnieks dabū tad tā gadījumā, ja pilnus izpētes materiālus tādā veidā. Bet klientam starpības starp A un B pakalpojumu sniedzējiem, neatzītiem pakalpojumu sniedzējiem. Būtībā, ja tas ir A pakalpojumu sniedzējs, tad mēs esam iesaistīti procesā līdzīgi kā līdz šim, ka mēs paraugus ņemam. Un, ja tas ir B atzītiem pakalpojumu sniedzējiem un vispār neatzītiem pakalpojumu sniedzējiem, tāpat var turpināt izmantot, atvainojos, gan vienu, gan otru. Pie B atzītiem pakalpojumu sniedzējiem ir būtībā vismaz minimālas metodiskās prasības, lai nodrošinātu, ka šie paraugi ir pareizi paņemti. Par vispār neatzītiem pakalpojumu sniedzējiem tas tad ir, protams, pašu lauksaimnieku ziņā. Tālāk ir rociņa čatā. Atvainojos, rociņa zumā. Droši kādi jautājumi? Jā, es ļoti atvainojos. Man tieši, kamēr jūs runājāt, man te bombardēja zvaniem. Es viņš varbūt kaut ko palaidu garām, kas saistībā ar Guntaru jautājumu. Bet es sākšu savējo, jo es sāku īsti, kur ir galvenā atšķirība no tāda praktiskā viedokļa starp kaut kādiem privātajiem, pieņemsim, tā paša Agrikonu vai Vāgāteku un starp pakalpojums šiem atzītajiem pakalpojumu sniedzējiem. Vai kādā sanāk tā, ka atzītais pakalpojums, tagad es sapratu, ka atzītais pakalpojums sniedzējs tikai noņem paraugus, tā ir? Nu, ir būtībā šeit ir šie divi veidi atzīšana. Nu, noteikuma terminoloģija ir sarežģīta, bet būtībā ir divi veidi šī atzīšana. Ir paraugu ņēmēji, un otrais veids ir būtībā šie privātie pakalpojumu sniedzēji, kas nedaudz vairāk sadarbojās ar dienestu. Jā, jo es tā sāku. Jā, man tas bija šķiet mulsinājums, tad sanāk tā, ka, un arī tur ir kaut kāda jāmaksā par katru, pieņemsim, ja esmu vēlētos kļūt par atzīt pakalpojumu sniedzēju, tas saprotu, tur ir kaut kas arī jāmaksā jums. Šeit es varbūt paskaidrošu uzreiz, atvainojos, ka pārtraucu. Pašlaik cenrādes mums nav pieņemts. Cenrādes, diemžēl, mums ir izdevumi arī mūsu pusē, tādēļ cenrādī mums šis ir jāliek. Bet mēs, protams, meklēsim iespējas, lai tas neradītu iespējams finansējumu, lai tas neradītu tiešām izmaksas, lai to varētu varbūt veikt. Nu, Jā. Būtībā, jā, cerams, ka saprat. Tad jautājums tāds, vai no tāda no praktiskā viedokļa, vai arī šīs privātās firmas ir, vai viņas skaitās kā neatzīt pakalpojumu sniedzēji, jo viņi tāpat tās veic savu darbu, un es pieņemu, ka viņi veic pēc kaut kādas metodikas, cik nu viņi akurāti, cik nu nē, to es nezinu. Bet, nu, kur tad ir, vai tur tad sanāk, ka es arī kā
pašnodarbinātais, tad es varu veikt kā neatzīts pakalpojums sniedzējs arī strādājot pēc metodikas, izmantojot laboratoriju un beigās apkopojot datus un sastādot šīs kartes. Protams, protams, būtībā jebkurš to var veikt. Šeit ir tas, ka uz pakalpojumu sniedzējiem, ka mēs sniedzam no savas puses atbalstu, mēs sniedzam aplikāciju, tehnisko atbalstu, konsultācijas un tālāk, lai to patiešām būtu pareizi var izdarīt, un tad arī mēs tālāk sagatavojam šos te materiālus. Jā, jo šis process viss izklausās gan birokrātisks, ja tā vajag izsakoties, jo es skatos, ka tur ir veidlapa tur, veidlapa šitā, apstiprinājums tur, apstiprinājums šitā. Nu, Tāds viss Tīri tāds. tieši tādēļ šeit ir tas, ka mēs to stāstam, jo noteikumi, būt godīgi, noteikumi vienmēr ir sarežģītāki, kā tas notiek dzīvē, ja tā skatās. Jo šeit tas process ir salīdzinoši praktiski vienkāršāks, tiek iesniegta veidlapa, mēs apstiprinām, iekļaujam sarakstā. Pašlaik tiek pilnveidots arī LADEPS. Lauksaimnieks varēs izvēlēties, ka viņš vēlās, lai kāds cits paņem no atzītajiem. Uzreiz redzēs, kurš ir atzītais, varēs izvēlēties, ka vēlās, lai paņem šis pakalpojums sniedzējs vai šis pakalpojums sniedzējs. Nu, sapratu. Nu, labi. Jā, un šī prezentācija pēc tam kaut kur būs pieejama. To es sākumā minēju, gan ierakstu, mēs publicēsim, gan arī prezentācijas, bet viņas būs tā vāda mājaslapā. Es pašlaik Domāju, ka mēs nemāku. varam varbūt arī nosūtīt Jā, ziņu. protams, jā, mēs arī Mēs varam. nosūtīsim e-pastu ar informāciju par to, Jā, kur to var meklēt, un tad droši vien, ka tas. jā, laba doma. Tā, tālāk ir vēl čatā jautājumi. Laboratorijas kapacitātes spējas veikt analīzes, ja palielināsies iesniegto paraugu skaits. Šeit mēs šeit neredzam problēmu no mūsu puses, jo, ja tā praktiski skatās, laboratorijas kapacitāte ir lielāka kā tieši paraugu ņemšanas kapacitāte tieši mums dienestam. Jo mēs jau tāpat pašlaik piedāvājam laboratoriju, jebkurš var atnest paraugu uz laboratoriju, analizēt viņu. Tā ka tā no mūsu puses nav problēma. Tā, varbūt vēl kādi jautājumi? Bet, jā, mums šis arī pašiem ir jauns process, bet mēs arī skatāmies, kā to veidot, kā to pilnveidot. Es tūlītās uzlikšu vēl. Es redzu, ka daži mentimetrā ir sākuši pildīt. Tūlītās. Tā. Ja kāds ir pieslēdzis, atvainojos, tā šeit. Tādi pāris vēl noslēguma jautājumi. Tā, ja tā kā var droši aizpildīt, un, jā, tad paldies visiem, kas piedalījās. No savas puses mēs visu, ko mēs esam vēlējušies, pastāstījuši. Materiālus mēs prezentācijas ievietosim gan mājaslapā, gan arī aizsūtīsim uz e-pastiem. Bet, mēs par šo. Noteikti. Un noteikti, ja rodas jautājumi, tad jūs droši vien varat sazināties ar mums. Un, varbūt, ka pēc webināra kaut kādā brīdī kaut kas pēkšņi šķiet neskaidrs vai kaut ko gribas precizēt, tad mēs droši vien ar prieku atbildēsim. Tā. Jā, tad paldies visiem un visu labu! Paldies!